Es mīlu šī brīža 2016. gada trendu, jo tas man ir tik daudz labas atmiņas atgriezis atpakaļ. Jo gadījumā nezināt, tā kā sākās 26. gads, daudz cilvēku Amerikā sāk piedoties, ka 26. gads ir jaunais 16. gads un sāk lēnām atgriezt kaut kāds tur trendus, dziesmas, kas tur bija vai kas. Un tagad cilvēki ir īpaši palūkšies, liek kaut kādas bildes un 16. gada, kas bija, un es nevaru melot, 16. gada vasara bija bomba. Spoiler alert, es pilnīgākais nūģis tajā laikā biju, un man cepīja, jo tajā laikā, 16. gadā, čomam bija māja Meža parkā, mēs tur braucām, mēs iegājām pagrabā, piespraudām savus Xbox One, man bija Call of Duty Limited Edition terabaita atmiņa, ja? Ieslēdzām Black Ops 3, Forza, man šeit Horizon 2 vai 3 bija, un GTA 5, protams, un kāpājām visu nakti, Black Ops 3 zombiju, Džeki. Es pat nekomentēšu, leģenda 10 no 10, pēc tam pusnaktī Lulu piciņu pasūtījām. Es vēl tajā laikā, ja nebaldos, visu 45 centimetrinies viens pats varēja nolasīt. Es tajā laikā super Lulu laikiem ņēmu, tā bija mīļākā. Ja man tagad liktu to darīt, es vai nu apvainojos, vai nu klizmu man būtu jāteic, bet tajā laikā lopā gāja. Visu nakti nospēlējām pumpains pēc ēles, viss minīsu ko, bet bomba pilnīgākā. Tajā laikā es baigi daudz nedzēru, labi, koris, es tajā laikā vispār nedzēru, tajā laikā man šeit sāk dzērt pie kaut 18, 19, bet ļoti nūģisks laiks, bet man cepīja. Izbraukājām vakarā Meža parku ritiņiem vai ko, pēc tam paspēlējām dzīvu bombu, bet visas pārējās lietas, kas bija mūzikas ziņā, piemēram, Kanye West, The Life of Pablo, kad dropēja, Future vispārējais, 2016. gada XXL Freshman lists, Džeki, tie, kas zina, tie sapratīs, tā mūzika, kas tajā laikā bija vienkārši leģenda, ja? Runājot par Kanye vispār, Yeezy, 350. Es šokā esmu, ka 350 Yeezy ir izdzīvojuši visus šos 10 gadus un vēl aizvien kaut cik populāri ir. Labi, tagad viņi sports direktā ir, viņiem viss hypes pazudis ir, bet tas nemaina faktu, ka es vēl aizvien gribētu 350 tās zebras, tās baltās, kas ar sarkano bija sānā. Es vēl gribētu, bet viena lieta, ko es gribu atgriezt no 16. gada, Supreme Box logo šitie te sweatshirti. Kā man viņi cepīja vēl aizvien? Man šķiet, ka šogad principi pēc, vienkārši man jādabū kaut kāds sadarbība, jādabū pics, un vienkārši jānopērk viens Supreme Box logo, izpildīt to bērnības apņu, tajā laikā pics nebija. Tagad arī vēl aizvien nav interesantā kārtā, bet nemaina fakti, tajā laikā visa tā sajūta 16. gadam. Es nezinu, kādēļ, bet man ir tāda silta atmiņa par to laiku. Reāli tā kā saulēks, kaut kāds vai saulrietis. Vienkārši viss bija patīkami, baudām. Labi, protams, bija kaut kāds negatīvās puses, bet vienkārši tas laiks tiešām atgriež labas, patīkamas sajūtas un smējies vai ne, bet šis gads arī sācies tāpat. Tā kā es ceru, ka tik tiešām varbūt tā teorija, ka 26. gads ir jaunais 16. gads, es ceru, jo izstāsta, ka varētu arī būt.